Sveicināts visas mammas un tēti, kurš šobrīd klausās nodarbību, kā mācīt bērnam emociju regulāciju. Un manas jaunās metodes emociju regulācijas aktivitātes kārtas prezentāciju. Es pastāstīšu, kas ir tos soļi, kas ir jāievēro, lai bērnam varētu iemācīt emociju regulāciju. Šis jautājums par emociju regulāciju ir ļoti aktuāls. Un bieži tas paliek aktuāls tajā brīdī, kad bērns pauž spēcīgas emocijas, un nav jau problēma tajā, ka viņš pauž spēcīgas emocijas, bet vairāk tajā, kad nav zināms, ko tajā brīdī darīt, kas ir pareizais, kas būtu jādara. Taču pats svarīgākais īstenībā ir, kā mēs varam nonākt līdz tam, lai neveidotos tik daudz un tik spēcīgas šīs emocijas. Jo, ja mēs varam parūpēties par šo, tad arī nebūs tas satraukums tajā brīdī, kad ir tās milzīgās emocijas. Un vēl bonusā, ja bērns ir tāds, kurš ir ļoti ekspresīvs un viņš kļūst arī agresīvs, mēs varam pilnībā no tā izvairīties, ja mēs mācam bērnam emociju regulāciju. Un tad mēs varam rēķināties ar to, ka kaut kad iespējams, ja šis bērns ir tajā augstajā galā, kurš ir ekspresīvs, ka viņš pauž lielas emocijas, pat ja viņš paudīs lielas emocijas, viņš nepāries tādā agresijā pret sevi vai pret citiem, kliekšanā, spiekšanā, jo mēs viņam būsim iedevuši rīkus, kā viņš var tikt galā ar sevi. Jā. Nu tā, atvēršu šobrīd prezentāciju, nedaudz iepazīstināšu ar sevi un raitiesim cauri šodienas tēmai. Tā. Vēl vienu reizīti. Nedaudz sakārtošu savā pusē, lai nav melni logi. Paslēpšu nevajadzīgās lietas. Un tā. Tagad būtu tā, ka jūs redziet prezentāciju. Jā, mans vārds ir Simona Dimanta, esmu bērnu psihologs un ikdienā strādāju ar bērniem, konsultēju vecākus un pedagogus, kā arī esmu izstrādājusi neskaitāmus kursus, kuri palīdz vairāk izprast bērnu attīstību, audzināšanu, kā arī uzvedību. Un jā, tad šodien pastāstīšu, kas ir tie galvenie soļi, kas ir jādara, lai palīdzētu bērnam apgūt šo emociju regulāciju. Sāksim ar pirmo soli, kad šī ir viena no lietām, ko mēs darām, un šī ir visbiežākā lieta, kas tiek darīta, un arī svarīga ir atpazīt emocijas tieši sejā, kā šis otrs cilvēks, bērns, kā viņš jūtas, saprast, kā viņš tajā brīdī jūtas. Un šī ir tā lieta, ko es redzu, ka tiešām ļoti daudz praktizē arī izglītības iestādēs, bet tad nākamie soļi, kas ir arī ārkārtīgi būtiski, tad tos izlaiž vai par tiem nepadomā. Un bērniem ir ļoti svarīgi, ka viņi izprot, kā šīs emocijas izskatās citos cilvēkos un ko bērns tajā brīdī var darīt. Mēs nevaram bērnam piedāvāt emociju regulācijas pieejas, stratēģijas, ja viņš nezina, kas vispār tā ir par emociju un kāpēc vispārībā ir jālieto kaut kādas pieejas. Un viņš var to iemācīties, redzot, kā citi bērni vai pieaugušie izskatās. Mēs to varam darīt dzīvē, un tas ir tas, ko gana bieži dara, bet ārkārtīgi svarīgi ir, kā to dara, ka mēs bērnam, kad viņam mācam emocijas, ka mēs to darām cieņpilnā veidā, jo atšķirība, ko es novēroju, kas varbūt tās nav tik bērnam palīdzoši, ir tajā, ar kādām emocijām mēs paši bērnam šo te mācam. Piemēram, ir realistiska situācija, kad bērnam ir tādas lielas emocijas, neapmierinātība, viņš iespējams ir sastrīdējies ar citu bērnu vai atņēmis mantiņu citam bērnam, un tas cits bērns ir nelaimīgs, neapmierināts. Un tas, ko mēs darām, mēs nevis vēršam uzmanību uz emocijām tādā cieņpilnā veidā, kad paskaties, man šķiet, man izskatās, ka viņa sēņa ir tāda bēdīga, izskatās, ka viņam nepatika, viņam to mantiņu paņēma nost. Un tas būtu tas, kā mēs parādām, ka redzi, kāda viņam ir sejas izteiksme. Man šķiet, ka viņš nejūtās priecīgs, man šķiet, ka viņš jūtas bēdīgs, dusmīgs. Ko tu par to domā? Un šeit jau mēs šādi runāsim ar bērnu,
kurš ir jau tādā lielākā vecumā, kuram ir valoda attīstīta, kurš mums var pateikt arī pretī. Un tas ir apmēram tas vecumposms 2,5, 3 gadi, ka mēs vēršam uzmanību. Mēs no bērna nesagaidām, ka viņš pats tā kā saprot, bet viņš jau var saprast, jau 2,5 gadu vecumā bērns var saprast, ka otrs bērns ir dusmīgs, neapmierināts, bēdīgs. Bet otra lieta, ko mēs noteikti varam darīt un kas ir jādara, un šis attiecās tad, kad mēs runājam jau par zīdainīti. Tiklīdz bērnam ir emocijas, mēs saucam viņa paša emocijas, jo tādā veidā mēs viņu iepazīstam, ka viņam ir šīs emocijas, ka viņš šādi jūtas. Un šis ir ārkārtīgi svarīgi, jo bieži vien mēs aizējam pie šīs sadaļas, ka mēs bērnam rādam dažādu veidu emociju sēņas, un var dažādi šo izspēlēt, un izglītības iestādēs visbiežāk piedāvā dažādu veidu kartītes, vai bērni paši veido, vai paši zīmē. Tās viss ir labas foršas pieejas, bet kas notiek, ka mēs bērnam parādam, viņš nemāk nosaukt tās emocijas, jo tur nav bijusi tā daļa, ka mēs arī bērnam pašam saucam tās emocijas, kā viņš jūtas, un viņš var zināt tikai tad, ja mēs iepazīstam viņu, ja mēs viņam pasakām, kā viņš jūtas. Man šķiet, ka sabiedrībā ir ļoti izplatīta, ka mēs palaidīsim bērnu dārzā, viņš jau tur kaut kā maļoties, visu iemācīsies, visu izzinās, visu sapratīs, bet bērni jau paši viņi tos vārdus nelieto. Ja mēs pieauguši ikdienā tos vārdus nelietojam, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, vai tas ir mājās, vai tas ir izglītības iestādē, tiklīdz ir tā emociju situācija, ka mēs pievēršam uzmanību, kā bērns jūtas tajā brīdī. Es redzu tavu sēņu, man šķiet, ka tu jūties dusmīgs, man šķiet, ka tu jūties bēdīgs, tu jūties apvainojies, tu jūties garlaikots, un mēs saucam tās emocijas vārdā. Un līdz ar to mēs varam bērniem piedāvāt šīs kartiņas, un tad arī bērnam jautāt, kā tev šķiet, kā šis bērniņš jūtās, kā tas bērniņš jūtas. Un ja mēs skatāmies no pētījumiem, tad ir pierādīts, ka vislabākās metodas tomēr ir tās, kur mēs piedāvājam šīs te kartiņas vai materiālus, kas ir tuvāk realitātei. Tātad, ja tās ir kartītes, tad tomēr tās nav ar dzīvnieciņiem. Ar dzīvnieciņiem mēs piedāvātu kartītes tādā gadījumā, ja bērns ir ļoti norobežots no emocijām, un viņš patiesībā izjūt ļoti lielu kaunu, un tādā gadījumā mēs piedāvātu kaut ko attālinātu, kas vairāk ir tāds tā kā iedomāts iztēles, ka tas nav viņš, bet tiklīdz mēs bērnam parādīsim, piemēram, cilvēciņa sejas izteiksmes, tad tie bērni, kur izjūt kaunu par emocijām, viņi tipiski var tā kā noslēgties un pat neteikt, pat ja viņi zina šīs emocijas. Un tādā ikdienā, piemēram, bērndārzā vai mājās, ir forši, ka ir šāda tipa kartiņas, un var parādīt un pajautāt, kā viņiem šķiet bērniem, kā šis bērniņš jūtas. Un šī ir tā pirmā sadaļa, ka ir jārunā par to sejas izteiksmēs, kā tas izskatās, bet ar šo tas viss nebeidzas. Ir ārkārtīgi svarīgi arī pārējie soļi, par kuriem es runāšu, un kuri es redzu savā praksē, kad dodos arī uz izglītības iestādēm, kad arī ar ģimenēm satiekos un konsultēju, ka tā tālākā daļa tiek palaista garām un nav pievērsta tik liela uzmanība, kā es vēlētos, ka būtu jāpievērš šī uzmanība. Tātad pirmā sadaļa ir par to, ka ir bērni jāiepazīstina ar šīm emocijām. Nav jāsagaida, ka bērni paši zinās, jo viņi nevar zināt, ja mēs nerunājam. Mēs iedodam bērnam šo saturu. Un tā. Un nākamā sadaļa ir šīs realistiskās situācijas, kur bērns atrodas. Un savā ziņā šis tiek praktizēts, realistiskās situācijas, bet ne tādā veidā, kā šeit ir piedāvāts. Realistiskas situācijas nozīmē to, ka bērns pats ir piedzīvojis šo situāciju, un ka mēs bērnam pajautājam pašam, lai viņš padomā, kad pēdējo reizi viņš jutās dusmīgs, kad viņš jutās apjucis, kad viņš jutās priecīgs. Un, šī sadaļa tā, ko es redzu, ka to tik daudz nepraktizē. Mēs jautājam, piemēram, šajā dienā, par ko tu šodien, piemēram, jūties priecīgs, un tas ir superīgi, ja tā dara. Tā arī ir laba prakse. Ja dienā pajautā šo, zinu, ka ģimenēs praktizē, piemēram, pie vakariņu galda, kad apsēžas un pārnā, kas ir tas, kas tev šodien radīja priecīgu, kas tev lika justies dusmīgam, kas tev aizkaitināja, par ko tu jūties bēdīgs.
Un tas arī ir ļoti labi, jo tas bērnu sasaista ar to reālo ikdienu, kur viņš bija, bet tāpat laikā arī pieslēdz ķermeni, jo bērnam ir jāizjūt ķermenī tās emocijas, lai viņš varētu zināt, ka viņš viņas vispārībā jūt, ka mēs veicinām bērnu par to domāt, par tām situācijām, un tādien mēs paplašinām valodas krājumu, veicinām šo saikni ar bērnu, uzzināt vairāk var par to, kas ar bērnu notiek, kā viņš domā, kā viņš jūtas. Un arī, piemēram, bērni savā starpā, kad viņi spēlējas, ja mēs kā pieaugušie, tas vienmēr nāk no mums kā pieaugušiem, ja mēs kā pieaugušie ar bērnu runājam un uzdodam šādus jautājumus, tad bērns arī ar citiem bērniem runās un stāstīs, esmu tik dusmīgs un cik neinteresanti, man ir tik garlaicīgi, es jūtos tik sašutis un esmu neapmierināts un tam līdzīgi, jo emociju regulācijas sadaļa sākas ar to, ka bērns var izņemt emocijas ārā. Un tas ir caur to, ka viņš pasaka. Tiklīdz bērns var nosaukt emocijas vārdā, mēs zinām, ka viņam jau ir spēja šīs emocijas regulēt. Protams, ka pēc tam ir temperamenta iezīmes, cik ļoti un labi viņš spēj tās emocijas regulēt. Un, protams, vecums arī, jo vecāks bērns, jo vieglāk un spējīgāks viņš būs, bet ir svarīgi, ka bērns to vārdu saka. Un, ja viņš viņu saka, viņš jau izņem ārā, un līdz ar to atkal, ja mēs runājam par tiem, tādiem pīķiem, kad bērnam ir milzīgas emocijas, kliekšana, spiekšana, bērns līdz tam nenonāks, ja viņš ir pateicis, dusmīgs, neapmierināts, aizskaitināts, esmu bēdīgs, tā nav godīgi. Un tādā veidā bērns tā kā var izreaģēt, un tad līdz ar to samazinās tā iespēja, ka būs jārisina kaut kas, kas jau ir tāda, es parasti saku, tā ir vētra. Un vētras laikā mēs nedaram īsti neko. Vai mēs daram pirms, mēs paši pamanam, ka bērns jau paliek neiecietīgāks, un tad mēs saucam tās emocijas vārdā, tādā veidā mēs iepazīstam viņu, ka viņam tās emocijas ir. Mēs citās situācijās varam teikt, ka citi bērni, kā viņi jūtas, izstāsta, ka viņš ir neiecietīgs, viņš nevarēja sagaidīt, viņam veidojās dusmiņa un tam līdzīgi. Un tieši tāpatās arī mēs paši par sevi runājam, kad, cik kaitinoši, ka tik ilgi ir jāgaida, man nepatīk, kad vairāk sejas ir jāatkārto, tas man rada tāds liels dusmas. Un šādā veidā mēs paši saucam savas emocijas, un līdz ar to bērnam veidojas tāda vide, kur ir šīs emocijas. Un šis attiecās visur, tas attiecās arī izglītības iestādē, kur arī pedagogiem ir jāsauc savas emocijas vārdā un arī jāstāsta, kādējā brīdī viņi jūtas. Jā, bet svarīgi ir veidot pēc iespējas realistiskāk, tas, ko sākumā teicu, ka pētījumi parādījuši, jo realistiskāk mēs veidojam to vidi par emocijām, nevis caur multenēm, nevis caur pasakām, jo tās ir pastripinātās. Nav slikti, bet tas nerada tik lielu efektu, kā pēc iespējas realistiskāk tēli un bērna paša pieredze, ka mēs veicinām bērnu domāt, jo emocionālā inteliģence ir par to, ka es atpazīstu gan savas emocijas, gan citu emocijas, un attiecīgi varu veidot uzvedību. Bet, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams, ka bērni jau sāk saprast, vispār atpazīt tās emocijas un saprot un spēj viņas diferencēt, un jo plašāks ir šis emociju vārdu krājums, jo bērns arī vairāk spēs izteikties. Ja bērns izsakās tikai esmu dusmīgs, un es jūtos bēdīgs, tad tas arī nav pārāk veiksmīgi, jo tas neļauj bērnam pilnībā izteikt tās emocijas. Piemēram, viņš jūtas negodīgs, viņš jūtas, ka viņu kāds apvainoja un tam līdzīgi. Vai kaut vai arī sašutis vai vīlies, kas arī ir emocijas, tās nav tikai dusmīgs un bēdīgs un priecīgs. Protams, ka ja tas ir bērniņš maziņš, līdz 3 gadu vecumam, tas it kā ir atbilstoši, tomēr mēs jau zinām, ka īstenībā jo vairāk emociju vārdus mēs izmantosim ikdienā, jo vairāk bērns viņus izmantos ikdienā šos emociju vārdus. Jā, tad otrais solis ir, mēs runājam par reālām ikdienas situācijām, bērnam pašam pajautājam, kā tu jūties šādi, un tad bērns tā kā padomā, un ar bērniem ir tā, ka ir jāņem vērā, ja, piemēram, tas ir tāds 3-gadnieks, 4-gadnieks, kad tā atmiņa vēl īsti tā nestrādā, un līdz ar to bērni var arī uzreiz nepateikt. Viņi pat var neiedomāties, viņi vispār var arī aizmirst, bet šo praktizējot regulāri, ik pa laikam bērns jau sāks tā kā atcerēties un pamanīt, kad viņš jutās priecīgs, kad viņš jutās gandarīts, kad viņš jutās lepns, kad jutās nobijies. Un līdz ar to arī uz nākotni viņam būs vieglāk šos vārdus pateikt. Viņam tajā reālajā situācijā, kad viņš viņu piedzīvos, viņš sapratīs, ko viņš jūt,
un pēc tam jau tālāk runāsim, tad ko arī darīt šajās situācijās. Jā, bet tieši ar mazākiem bērniem nesamulstījus, piemēram, mēģināt ar bērnu runāt, viņš jums neatbild. Tas ir pilnīgi normāli. Tik un tā, ik pa laikam praktizēt šo un pajautāt, piemēram, tas, ko vecāki bieži dara, kas ir tas, kas tev šodien, piemēram, interesants, bet var pajautāt arī, kas šodien tev radīja prieku, par ko jūties lepns, un interesanti ir šādam agrāk vecumu bērniem, 3-4 gadu vecumā pajautāt, kas ir, par ko jūties lepns. Un ir bērni, kas arī atbildēs, un tad ir bērni, protams, kur nemaz nezinās, ko vispār tas nozīmē, bet atkal jūs varat iemācīt, tāpēc, ka tajā vecumā bērni jau jūtas lepni, bet mūsu uzdevums ir iemācīt un pateikt, kā to šito lepojies, kā to šitais sanāca. Un tā kā mēs runājot ar bērnu veicinam to, ka bērns spēj par šo runāt, par šo reflektēt un ar šo dalīties. Un dalīties gan ar viegli tādām izturumām, emocijām, kuras mēs parasti sakam par tādām patīkamām emocijām, un arī tādām, kuras ir grūtāk izturēt, arī tādām nepatīkamām emocijām, piemēram, dusmām, aizvainojumu, apvainojumu. Tad šie jautājumi ir svarīgi, kur ikdienā ir jāuzdod, kā bērns ir jūties. Un jo lielāks bērns, jo vieglāk, protams, ir, piemēram, ja tas ir zīdēnīts, protams, ka zīdēnīte nejūtās, kā tu jūties, bet tādam pirmskolniekam un skolas vecuma bērnam pilnīgi noteikti var jautāt šos te jautājumus. Un ļoti labi šos jautājumus ir iekļaut arī sarunā ar bērnu, kad veido tādā dabiskā ikdienas sarunā. Bet, ja neveidos tā dabiskā ikdienas saruna, piemēram, izglītības iestādē, visbiežāk tas ir, ka tie ir uzdevumu veidā, nodarbību formā, ka tiek iekļauti šie uzdevumi, un tad ar bērniem arī runā par šīm tēmām. Tad tas ir pilnīgi labs veids, kā to darīt. Tieši tāpat tas arī mājās var darīt, kad vienkārši apsēžās un izspēlē šīs kartītes, izvelk un atbild uz šiem jautājumiem. Vai arī izvēl kartītes un tad paskatās šīs emocijas un parunā par šīm emocijām. Mums bieži kā pieaugušiem šķiet, ka, tas būs tā dīvaini, ka es ar bērnu tagad šādi darīšu, mēs iepriekš neesam darījuši. Bērniem, viņiem nav tāda sajūta. Viņiem kaut ko jaunu parāda, viņiem liekas, interesanti, šito padarīs. Ja bērnam paliks garlaicīgi, viņš to nedarīs. Bērni nedomā tā kā mēs, jo viņam nav tā pieredze, kas mums ir bijusi. Viņi skatās uz lietām visam citādāk. Un nākamā svarīgā tēma, un šī ir tā tēma, kuru es redzu, kad maz ikdienā izmanto tādā sadzīvē, un arī, ja konkrēti tieši ir kaut kādas metodes, tad es neredzu, ka šī daļa ir iekļauta arī izglītības iestādē, kad pedagogi, piemēram, vada nodarbības, es neredzu šo sadaļu. Arī, kad es strādāju bērnu dārzā, tad šī sadaļa arī netika iekļauta, bet šī ir ārkārtīgi svarīga sadaļa par to, kā šīs emocijas vispārībā bērni jūt. Šis jautājums ir par to, piemēram, kad bērnam jautā, ko tas nozīmē justies bēdīgam, kā tu šo emociju jūti, kur tu viņu jūti, ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka ja bērns atpazīs, kur viņš sevi jūt šo emociju, viņš spēs tālāk izmantot visas pieejas, kuras mēs dodam. Mēs nevaram vispār tikt tālāk. Ja bērns pirmkārt nerunā emociju vārdiem, ja viņš nerunā emociju vārdiem, viņš nevar pateikt, viņam nav tā valoda, kā es saku, kā piemēru. Mēs varam iedomāties, ja mēs tur dodamies uz Spāniju, un mēs nerunājam spāņu valodā, mēs varbūt zinām tur 1-2 vārdus, mēs varam pateikt, bet ar to aptrūks mūsu spēja kaut ko vairāk pastāstīt un veidot šo valodu un arī apmierināt mūsu vajadzības, ko mēs vēlamies. Un līdzīgi ir ar emocijām. Emocijas arī ir valoda, tā ir emociju valoda, un ārkārtīgi svarīgi, ka mēs šo valodu bērniem iemācam, lai viņi var ar mums komunicēt. Tāpēc tie pirmie soļi atpazīt šos emociju vārdus, vairot šo valodu, domāt par to, ka tās emocijas eksistē, ir ārkārtīgi nozīmīga daļa. Un tad jau tā nākamā daļa ir par to, ka sajust ķermeni. Un bērns savu ķermeni jūt jau apmēram no 1,5 gada vecuma. Tas ir laiks, kad bērns sāk mācīties podiņu mācību. Un tas ir apmēram no 1,5 līdz 2,5 gadu vecumu. Mēs zinām, ka tā lielākā daļa tomēr vislabāk savu ķermeni izjūt ap 2,5 gadu vecumu, bet kopumā ņemot, tad bērnam ir jādomā, ka viņam ir ķermenis, viņam ir jāsako līdzi. Un ja bērns jūt, ka viņš var kontrolēt to, ka viņam nāk šī čuriņa vai kakiņa, tad viņš arī var just, ka viņam nāk kaut kāda emocija. Bet, protams, ka viņš var nezināt, kas tas ir, tāpēc ārkārtīgi svarīgi
ka mēs bērnam arī pasakam. Un atkal līdz tas nerunājošais vecumposms tas ir ārkārtīgi svarīgi gan vecākiem, gan pedagogiem, arī šajās mazajās grupiņās. Ja mēs redzam bērnam sejā emocijas, kad mēs arī cenšamies raksturot, es redzu, ka tev tā seja tik sarkana palikusi, tas arī ir ķermenis. Un ir bērni, kas teiks, es jūtu, ka mans ķermenis paliek, ka mana seja paliek sarkana, es jūtu, ka tur paliek karsts tā seja, un tad viņi tā kā tu parasti arī veido tās sejas izteiksmes. Jā, ka mēs runājam arī par ķermeni, kas notiek ķermenī un aicinam pašu bērnu sekot līdzi un domāt. Jā, tad aicinam bērnu sekot līdz savam ķermenim un sākotnēji atkal tieši tāpat kā par runāšanu, kad mēs komunicējam, nav tā kā jāsamūst, ka bērns neatbild, jo viņam vēl nav izveidojusies tā izpratne, tā spēja, bet tad, kad mēs laiku pa laikam runāsim, tad bērnam veidosies tā valoda. Tieši tas pats ar ķermeni, ka nav jāsamūst, ka iespējams jūs nezināt, kur viņš ķermenī jūt šīs emocijas, un tā tiešām arī ir. Sākumā jūs nezināt, jums tiešām tā kā uz dūlo ir jācenšas saprast, kur jūs jūtat savā ķermenī šīs emocijas, un šeit ir tā daļa, kad jūs nevarat bērnam iedot emocijas, emociju regulāciju, ja jums viņas nav. Tāpēc arī pašiem ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs sekojat līdzi savām emocijām un izjūtat, kur viņas ķermenī ir. Jo kā pieaugušajiem mums jau vairs nav jāmācās, kā izskatās emocijas vai emociju vārdi. Nu, teiksim tā, ka minimālais emociju vārdu krāms jau mums ir lielākajai daļai. Noteikti ir, ka vēl jāpaplašina, tas pilnīgi noteikti ir jādara. Bet tieši tas, kad ir arī jāsajūt, kur ķermenī viņas atrodas, un pieaugušiem, ja mēs pieslēdzamies pieaugušo sadaļai, tad tas, kāpēc pieaugušie bieži aizsvilstas un paliek dusmīgi un, piemēram, sāk kliegt uz bērniem vai paši, tā kā arī pedagogi, paliek ļoti nikni, tas ir tāpēc, ka neatpazīst laicīgs signāls savā ķermenī un nesāk laicīgi regulēt savas emocijas. Arī pedagogam pilnīgi ok teikt bērnam, kurš skrēja pa grupiņu un kurš ir jāaicina un kurš nesako līdzi, ka arī pedagogs dalās, es jūtu, ka man vairākas reizes ir jāatkārto. Tas man prasa daudz enerģijas, man rodas dusmiņa, ka šādi man ir jāatkārto, man vajag aiziet ielpot, man vajag aiziet padzerties, un tad atkal atgriezties. Mums ir jāsanāk, tev ir jānāk, jādara šis te darbiņš. Un tādā veidā notiek tā emocija regulācija, ka mēs mācām, mums arī šīs emocijas, mēs arī viņas jūtam. Un līdz ar to arī mēs bērnam varam iemācīt izcilas situācijas ikdienā ir, piemēram, ģērbšanās process, kur arī ļoti labi var mācīt emociju regulāciju, tāpēc, ka tur ļoti daudz ir šī neiecietība, un, piemēram, bērni arī var kustēties un nesakot līdzi, ka viņus tā kā ģērbi, un tad arī var komunicēt caur savām emocijām, skatīties, kādas ir bērnam emocijas, ko viņš tajā brīdī dara un pauž, un arī teikt, es redzu, ka tu vairākas reizes mēģini un centies, un es redzu, jau dzirdu, ka tu sāc īdēt, čīkstēt, man liekas, ka tu jau kļūsi dusmīgās, ka dusmiņa aug, varbūt tagad jāpaņem tā pauzīt un ir jāievelk elpa. Tā kā mums ir jāsako līdzi un jāiet cauri šiem te soļiem, un bērnam jāmāc, ko viņš pats jūt. Bet ja mēs neesam vērīgi pret ko mēs paši jūtam, mēs arī neesam vērīgi pret bērnu, jo ja mēs paši ļaujam sev aiziet tajā dusmu mutulī un tad apēdam to kaut kā un dzīvojam dienu tālāk, tad arī mēs tieši tāpat arī bērnam ļaujam tur ņemties un cīnīties, un īstenībā jau mēs palaidām garām to iespēju, ka mēs bērnam varētu iedot šīs emociju regulācijas prasmes. Mēs varam nosaukt, kā viņš jūtas, emociju vārdus iedot, mēs viņam varam iemācīt, ko viņš ķermenī jūt. Tas nekas jau varbūt tās nošaujam garām, un bērns varbūt tās dusmas jūt rokās, nevis sejā. Bet ar laiku bērni, kad mēs viņiem šo daram un saucam emocijas, viņi paši sāk teikt, nē, es jūtos šitā. Un tā jau ir ļoti laba prasme, kad bērns diferencē jau emocijas, bet tas notiek tikai un vienīgi tad, ja mēs šīs emocijas saucam un bērnam skaidrojam. Jā, tāpēc ir svarīgi bērnam uzdot šo jautājumu, ko viņi saprot, kas ir tā emocija. Mazi bērni, 3, pajautāt arī tādam 2,5 gadniekam, kuram labi attīstīta valoda. Tas ir tik ļoti interesanti,
kā viņi runā, kā viņi pauž, kā viņi tā kā dalās ar emocijām. Tipiski mazāki bērni dalīsies ar situācijām. Un ir ļoti interesanti, kādas situācijas viņiem rada dusmas, kādas situācijas viņiem rada prieku. Tas var rast priekšstatu par to, arī kādas emocijas ikdienā vairāk bērni pamana. Piemēram, ir bērni, kuri prieku nepamana, bet ļoti daudz par dusmām, par skumjām var runāt, par bēdām, par neapmierinātību un apjukumu, bet nevar runāt par prieku, nevar runāt par lepnumu, nevar runāt par gandarījumu. Jo šīs arī ir ļoti, ļoti svarīgas emocijas, īpaši, kad bērns jau iet no 4 līdz 6 gadu vecuma. Gandarījums, lepnums ir ārkārtīgi svarīga emocija. Tā ir jāapmana, tā ir jānosauc, ka bērns to jūt. Jo, ja mēs to emociju nepamanīsim, nenosauksim, tad bērns pāries tādā, viņš tā ekstrēmi un ekspresīvi sāks paust to, ka viņš ir foršāks, viņš ir spējīgāks, un tas var sākt palikt ļoti neglīti. Bet, kad bērns tā dara, viņš instinktībā vienkārši grib pateikt, man ir tā emocija, bet viņš nezina, kas tas ir, ko ar to darīt. Un tāpēc mums pieaugušiem ir ļoti svarīgi bērnam to iemācīt, un kad mēs iemācam un pasakam, tad viss tā kā tas samazinās. Tātad runāt par emocijām ir šis te 3. solis, kur bērns viņas jūt savā ķermenī, ko viņš vispār saprot, ko tas nozīmē. Un nākamais solis ir, kad ir jau realistiskas situācijas, un sākumā mēs modelējam caur citiem, kuri ir piedzīvojuši kaut kādas situācijas, un tad mēs aicinām bērniem domāt, kas ir tas, kā šie bērni jutās. Šis ir kaut kas, ko mēs arī mēdzam darīt gana daudz ikdienā, un tad, kad ir tās reālās situācijas, kad bērni savā starpā sastrīdās, un kaut kas ne tā notiek, bet man gribas teikt, ka es bieži redzu, ka tas iet vairāk ar tādu neiecītu. Nu, tad, piemēram, viens bērns skraida pie otru bērnu un prasa, lai tas otrs bērns ar viņu spēlējas, bet tas otrs bērns negrib spēlēties, viņš tur paliek dusmīgs un sāk bļaut, un varbūt pat pagrūž to bērnu, un tas otrs bērns, kurš visu laiku skraidīja pakaļ, lai viņš spēlējās, viņš paliek bēdīgs un dusmīgs, kāpēc viņam dara kaut ko sliktu pāri, lai gan viņš tā kā kaut ko labu gribēja. Un tad šādā situācijā, te ir reāla situācija, un te, kas būtu jādara, tad te tiešām arī varētu veidot to situāciju, arī aicināt paskatīties, kā tas bērns jūtas, kāpēc viņš tā jūtas, ka viņam kāds skrēja pakaļ, ka šis te bērns gāja pie viņa, un kas ir tas, ko viņš tā kā varētu darīt. Bet šīs situācijas bieži notiek caur tādu rāšanu. Nu, kāpēc tu neklausi? Viņš tev teica, tad viņš vajadzēja klausīties, kas tāds par draugu esi. Tā kā mēs vispār nepievēršam uzmanību tik daudz tām emocijām, bet vairāk tā kā tas bērns tiek norāds. Un es zinu, ka izglītības iestādēs ir grūti, protams, ka tā slodze ir liela, bet ja šim te velta laiku, tad ar laiku tā vairs nav slodze. Bieži vien pedagogiem liekas, ka visu gada garumā tagad šitā te būs jādara, un, protams, ka nav laika izsekot visām situācijām. Bet, manuprāt, bērndārs ir tiešām vislabākā vide, kur var šīs emociju regulācijas spējas iemācīt, jo vecāki nevar tik daudz iedot, tāpēc, ka vecākiem nav bērndārs, viņiem nav tik daudz situāciju, viņi vienkārši to nepiedzīvos, un vecāki var iedot tik daudz, cik viņi iedod, un tad izglītības iestāde vēl var iedot bonusā. Un kāpēc grupa bērndārzā ir ļoti laba? Šo es pati esmu piedzīvojusi, strādājot bērndārzā un arī mācot bērnam šo emociju regulāciju tieši tā, kā es šobrīd stāstu, kad ir reālās situācijas, un mēs uzreiz apstājamies un izrunājam to situāciju, jo grupā visi redz, grupā visi mācās, visi dzird. Un līdz ar to tas nozīmē, ka nav katram jāsteigā pakaļ un jāsaka, bet ja mums ir situācija, mēs izrunājam, un tad tie, kas tur tuvumā ir, viņi jau arī ir iegūši mācību, un tāpēc arī ar laiku arvien mazāk rodas šīs situācijas, un arī grupiņās ir krietni vienkāršāk un vieglāk. Un īpaši, ja ir runāts par tām emocijām dienā, vai ir bijusi kāda nodarbība, kur ir pārunātas situācijas, tad bērnu var aicināt arī domāt, piemēram, ja ir bijusi situācija, atceries, tur bija situācija, par to mēs lasījām, ka Toms skrēja pakaļ Jānītis, un Toms sadusmojās. Kas ir tas, kāpēc Toms sadusmojās? Un tad virzīt uz reālo situāciju, kāpēc domā, kāpēc tagad Roberts sadusmojās? Nu tā, kad ļoti daudz tās reālās situācijas iesaistīt, jo realistiskāk tas būs, jo efektīvāk tas būs. Tad mēs runājam caur piemēriem, caur dažādiem dzīves piemēriem, piedāvājam bērnam. Un nākamais ir, kad ir pašam bērnam, mēs viņu jau varam
laicīgi veicināt domāt par dažādām situācijām, kur viņš nonāks un ko viņš var darīt, kādas pieejas var izmantot. Nereti mēs ejam un bērnam piedāvājam kaut kādas pieejas, tad, kad ir jau lielās emocijas, ievelc elpu, reku saskaiti un tam līdzīgi, vai aiziet nomierināties, kas arī ir ok, bet bērns var to iemācīties jau preventīvi, tad, kad mēs ar bērnu runājam par to, kas varētu notikt un ko tajā brīdī varētu darīt. Piemēram, šeit kā piemēra ir dažādas situācijas, kur bērns ir nonācis un kā viņam šķiet, ko viņš tajā brīdī varētu darīt. Ja viņam ir garlaicīgi, ja viņš ir apjucis, ja viņš ir nobijies, ja viņš jūtas skumji, ja viņš jūtas dusmīgi, ka jau preventīvi nevis gaidīt to brīdi, kad ir tās lielās emocijas, jo tā tiešām ir problēma. Un es to bieži dzirdu no vecākiem, no pedagogiem, kad nav nekāda jēga viņam tur stāstīt un kaut ko teikt, kad viņam ir lielas emocijas. Tā ir taisnība. Tiešām nav jēga tajā brīdī neko teikt, neko darīt. Jūs nevarat neko daudz izdarīt. Bet, ja mēs preventīvi iedodam, tad mēs varam bērnam palīdzēt, jo mēs panāksim to, ka neveidosies tās situācijas. Mēs nevaram izslēgt to, ka bērna attīstībā tās situācijas kaut kad pa laikam būs, bet tās situācijas noteikti nebūs tik ekstrēmas, ja mēs laicīgi bērnu būsim apmācījuši, gan šādi komunicējot, gan piedāvājot viņu veicinot domāt par šīm emocijām, jā, saucot viņu emocijas un arī paši ikdienā par šīm emocijām komunicējot, un līdz ar to arī bērns pats zinās, kā viņš ar šīm emocijām tiks galā. Un ja šo dara jau no zīdainieša vecuma, tātad, kad zīdainis ir pavisam maziņš, sauc viņa emocijas vārdā, pirmkārt, jo viņam ir šīs emocijas. Ja mēs saucam tās situācijas, kur viņš atrodas, tu nokriti, tu sasities, tu neteici pēc tās mantiņas, kā to tur dusmiņi ir, mēs jau veidojam tās situācijas, un tad bērns aug un attīstās, un viņam jau ir tas tāds emociju regulācijas tas krājums, jo viņam veidojas gan valoda, gan arī jau izpratni par situācijām, kur tas rodās, gan ja mēs pieliekam klāt arī jau tādam mazākam bērnam par ķermeni, es redzu, kā tu tur cīnies, kā tu saspringusi rociņi ir, kad mēs bērnam iedodam jau tās spējas un prasmes, un tad nākamais jau tālāk, jau izglītības iestādē var iedot jau uz tās pamata bāzes, kur tas ir pielikt klāt, bet man gribas teikt, ka tomēr lielākoties Latvijā es atļaušos vispārināt, teikt tiešām tādā plašā attiecinot uz visu sabiedrību, kad mums ir grūti runāt par emocijām, mēs kaunamies runāt par emocijām, un arī tas valodas krājums emociju ir tāds šaurs, un, protams, ka mēs nevaram bērnam iedot šīs emocijas, ja mēs paši visas šīs lietas ikdienā nedaram, un visā citādi. Ja mēs paskatāmies, piemēram, tādas ģimenes, kur šī emociju regulācija veselīgi dzīvo šajā ikdienā, tad visi šie soļi ir tie, ko parasti vecāki dara bez šīm pieejām un šīm metodēm, ka tas jau ir tādā sadzīviskā ikdiena, un tāpēc arī ir bērni, kuriem tā emociju regulācija iet vieglāk un vienkāršāk, un vecāki nav pārpūlējušies, tāpēc, ka viņiem tā ir dabiska ikdiena, viņiem nav par to jādomā. Grūtāk paliek tad, kad par to ikdienā ir jādomā. Bet atkal, kā es teicu, to piemēru par pedagogiem, ka bieži pedagogiem šķiet, ka tagad visu gadu būs jāvelk laiks visām šīm situācijām. Nē, tas ir kaut kāds noteikts laiks, kad nedaudz līdzīgi kā ko mēs jaunu mācāmies. Mēs sākumā veltam laiku tam, bet kaut kādā brīdī tas vienkārši kļūst pašsaprotami tāda ikdienas sastāvdaļa. Un, principā, šie ir visi soļi, kas ir jāaiziet, lai mēs bērnam varētu iemācīt spēju regulēt emocijas. Jo regulēt emocijas, tas nozīmē būt tajā stāvoklī, tajā emocijā, kuru bērns vai pieaugušais izjūt, spēt viņā būt. Un līdz ar to arī veidojas tā adekvātā uzvedība atbilstoši vecuma posmam. Un kas notiek, kad ir tās vētras? Tas nozīmē, ka viņš nespēja tajā emocijā būt. Un kāpēc viņš nespēja tajā emocijā būt? Tas var būt tāpēc, ka viņš nezina, kas tas ir, nav viņam saukts, viņam nav vārdu, viņš vienkārši nevar pateikt. Un tad ir vēl tipiski, lielāks tas emociju izvirdums, jo viņš vienkārši nezina, ko ar to darīt. Un ja mēs ejam klāt neatbilstošā veidā, vairāk norājot, nevis paņemot šo kā mācību stundu, tad nākamajās reizēs bērni var izvairīties paust emocijas, viņi var vispār izvairīties no situācijām, kur viņi var piedzīvot šīs emocijas, jo viņiem var būt bail, ka viņi netiks ar to galā, un var rasties tas stress.
Tāpēc it kā liekas vienkāršas lietas, bet tik būtiskas šīs lietas, jo šī emociju regulācija ir ārkārtīgi svarīga tajā, kā bērni veidos attiecības, kā viņi mācīsies, kā viņi tiks cauri grūtībām nu jā, kā veidos vispārībā dzīves kvalitāte. Tāpēc, ka ja mēs apspriežam emocijas, mēs viņas neatpazīstam, mūsu arī psihiskā veselība pasliktinās, jo var redzēt arī šo psihosomatiku, piemēram, mazāki bērniņi. Ja viņi iet bērnu dārzā, un viņi nevar šīs emocijas ar šīm emocijām dalīties, viņi nevar izraudāties, viņi nesaņem atbilstošu pieeju viņu emocijām, tad tā emocionālā slodze tikai veidos lielāku, viņa uzkrājas. Bet mums visu laiku vajag tā kā ņemt ārā tās emocijas. Tu jūties bēdīgs, tu jūties dusmīgs, tu jūties neapmierināts. Šobrīd man pašai ir zīdēnīca, un esmu novērojusi, ka jaunie vecāki tieši, kuriem ir zīdēnīši, vienmēr bērniņiem tā kā saka, kad nu, nav jau par ko dusmoties, nav jau par ko raudāt, te jau tāpat mammīt ir. Bet mēs šādi pasakot, mēs bērnam pasakam, tas, ko tu jūti, tas ir kaut kas, tas neeksistē. Un mēs jau no zīdainieša vecuma bērnam sākam mācīt, ka tas ir kaut kas nepareizs. Mēs tā kā cenšamies viņam iestāstīt, ka viņam jābūt kaut kādam citādākam. Tā kā cenšamies ietirgot, ka nē, tas, ko viņš jūt, tas nav pareizi un tā viņam nebūtu jājūtas. Bet viņš jūtas tā kā jūtas, un mums vienmēr ir jāsauc emocijas vārdā. Un tad jau tālāk aizies šie soļi, un tikai tā mēs varam nonākt līdz tam, ka mēs varam viņam iedot šīs metodas. Tu vari pēlpot, tu vari paskaitīt, tu vari aiziet samīļoties, tu vari piesist kāju, tu vari saplēst kādu papīru, tu vari aiziet pašvīkā, tu vari paņemt plaselīnu. Un tādā veidā tā mēs iedodam tikai tad, kad mēs var runāt par emocijām, izjūt emocijas savā ķermenī, saprot situācijas, kurās tas notiek, spēj arī par citiem reflektēt, un līdz ar to tā uzvedība arī veidosies. Jā, tas arī ir par to, kā bērnam mācīt emociju regulāciju. Un, ja ir interese, tad šeit ir pieejams arī emociju regulācijas aktivitātes kārtas, kur ir iekļautas visas šīs kartītes, dažādas emocijas, 16 emocijas ar tādām skaistām ilustrācijām, kā arī daudz dažādas situācijas, kur jūs varat pārunāt ar bērniem. Un tie, piemēram, vecāki, kur vēlas ikdienā vairāk runāt, tad var šeit paņemt idejas. Ja nevēlas, piemēram, sēdēt pie galda, bet tad paņem šīs idejas, kā ar bērnu runāt, kā veicināt šo emociju regulāciju. Un tad jau arī veidosies tas, ka brīvāk varēs dalīties, bērnam neveidosies šīs emociju eskalācija, un nebūs arī tas stress, neziņa un tiešām izmisums, ko tajā brīdī darīt. Nu tā, ceru, ka bija noderīgi. Es varu veltīt 10-15 minūtes kādam jautājumam, ja kāds ir radies. Un mīļš, paldies, ka klausījāties. Ceru, ka izmantosiet ikdienā. Variet arī čatiņā padalīties, kādas atziņas paņemsiet līdzi. Un, ja radās kāds jautājums, tad droši var pajautāt. Ierakstīt čatiņā, var arī atvērt mikrofonu, kā katram ērtāk. Jā, nosūtīšu pēc tam arī prezentāciju. Jā, mīļš, paldies, lasu, kad bija noderīgi. Prieks lasīt, ka bija noderīgi un bija vērtīgi. Super, Ilza raksta, ka ir noklausījusies arī emociju regulācijas lekciju. Jā, tā ir tāda plaša un gara, un tur jau es daudz detalizētāk stāstu par katru posmu, gan kā mēs paši sevi varam izjust šīs emocijas, gan kā bērniem attīstās katrā vecuma posmā, un kā psihe izprot šīs emocijas, un kāpēc mums tik grūti ikdienā šīs emocijas regulēt un pamanīt. Jā, šis bija vairāk tā pa soļiem. Super, man tiešām prieks lasīt, ka bija noderīgi. Skatos, ka jautājumu nav, vai arī varbūt tās kāda raksta, var arī tā lēnāk ienāk šeit jautājumi, bet, ja tad droši var atvērt mikrofonu un pajautāt. Prieks lasīt, ka bija noderīgi. Ja arī pēc tam varbūt tās pārdomājat un radās kāds jautājums precizējums, tad droši var uzrakstīt arī e-pastā.
Tad nu šodien atvadīšos no jums. Lielas paldies, ka klausījāties. Būs prieks ar jums satikties arī citās nodarbībās. Un tad jau sekojiet līdzi Instagramā vai Facebookā vai TikTokā un arī e-pastos, kur tad es arī sūtīšu informāciju par citām nodarbībām un arī citiem materiāliem, kas ir pieejami, gan bezmaksas, gan maksas versijas. Un jā, un ja ir jautājumi, vienmēr variet rakstīt vai nu Instagramā, vai arī uz e-pastu, kā ir ērtāk. Un tad, ja tas ir kaut kas īsi vienkāršs, es vienmēr arī atbildu. Un ja tas ir kaut kas sarežģītāks, tad parasti es saku, ka šeit varbūt tās labāk nepieciešama ir konsultācija. Lai jums izdodas izprast savas emocijas un palīdzēt arī mazuļiem un lielākiem bērniem mācīt emocijas, esiet droši, runājiet, nekaunieties. Ja kaut kas tas ir jauns, tad mums liekas kaut kā dīvaini neparasti, bet tad, kad mēs to sākam darīt, tad ar laiku tas paliek ļoti ierasti un kā tāda vienkārša ikdiena. Lai izdodas ar emociju regulāciju. Atā!